televīzija ieradusies, vai ir tava atļauja viņiem uzkāpt augšā kaut ko nofilmēt? Zini kā, te galīgi nav vietas. Es nedomāju, ka tu vari atnākt pats apskatīties. Man netraucē, bet vienkārši te nav vietas. Kāds varētu būt brīdis, kad viss pasaulē ir beidzies, ko varētu meklēt un kas nepieciešams cilvēkam, kuram izdevies izdzīvot bezcerība un depresija. Šādu tēmu savam diplomdarbam izvēlējušies Norvēģijas Lillehammers filmu skolas studenti. Lai atrastu piemērotu vidi, daudz meklēts internetā un tā uziet informācija par Skrundas bijušo militāro pilsētiņu. Šī ir absolūti pārsteidzoša vide. Te ir tik daudz jau gatavu no tā dizaina, kas vajadzīgs projektam. Mēs arī nākotnē te vēlētos turpināt filmēt par šo pašu tēmu ar šiem pašiem aktieriem. Šis ir kā pilotu filmējums. Filmēšanas grupa ir studenti no dažādām skolas nodaļām. Diplomdarba filma būs 25 minūšu gara. Tajā ir 2 aktieri. Vīriešu lomā izvēlēts aktieris no Norvēģijas, savukārt sieviešu no Latvijas. Protams, ka viss tas paustā apokaliptiskā sajūta visiem, manuprāt, ir viena no tēmām, par ko mēs domājam un uztraucamies. Režisors izpēta tēmu vientulība, cilvēku kontakts. Kāds tad viņš ir? Caur acīm, caur pieskārienu, caur klātesamību. Filmēšanas vietas organizēšanā atbalstu sniegus Norvēģijas vēstniecība, bet palīgi no Latvijas puses ir studija Ego Mēdija. Tās izpildu producents atzīst, ka šo vietu noskatījuši ne tikai šīs filmas filmēšanai. Īstenībā pērli jāsaka šīs te puses ļoti ceram, ka nenojauks. Tas varētu būt, maigi izsakoties, tās pēdējā filmētāju oāze, jo mums jau, kā saka, patīk viss kāds te ir tāds spocīgs, jo te var izdomāt jebkuru stāstu. Filmēšanai atvēlēta aptuveni nedēļa, bet tā būs gatava vasarā. Ieva Benefelda, Alans Perševics, Skrundas televīzija.